Labdien! Mani sauc Ieva Niedre, un es esmu Fonda Initium vadītāja. Fondu Initium mēs nodibinājām 2016. gadā, lai taisītu dažādu mērogu, dažādu vērienu, kultūras un mākslas projektus. Un 2018. gadā Fondam Initium pievienojās mana kolēģe Ilga, un mēs sākām nodarboties ar tādu brīnišķīgu lietu, par ko mēs jums izstāstīsim arī sīkāk šajos video, un tas saucās Kopienas teātris. Un kopš 2018. gada Fondam Initium ir 3 galvenie lielie darbības virzieni, no kuriem Kopienas teātris ir viens no būtiskākajiem. Es pati esmu kultūras producente, strādāju ar dažādiem projektiem, gan kā radošais producents, gan kā tehniskais un izpildu producents, bet vislabāk man patīk un sanāk strādāt kā radošajam producentam un kopienas projektus veidojot arī nodarboties ar mediāciju, jeb kā angliski tas saucās kopienas facilitator, jeb community facilitator. Es esmu Ilga Vālo-Dzābele, es esmu folkloriste, nodarbojos ar dzīves stāstu pētniecību. Un Fondā Initium paralēli producēšanas darbiem es esmu atradusi veidu, kā dzīves stāstu vākšanu un pētniecību iekļaut kopienas teātra projektos. Un es esmu jau pieredzējusi vairākos iestudējumos sastrādāties kopā ar režisoriem, dramaturgiem, horeogrāfiem, komponistiem, kur manis vāktie stāsti jau pārtop dramaturgiskā materiālā, pārtop kādās muzikālās etīdēs un tam līdzīgos elementos, kas veido kopienas iestudējumu. Kopienas teātris ir termins, kas ir visaptverošs kā lietusarga termins metožu kopumam, kas ir aktīvs laikmetīgā teātrī. Mēs, Fonds Initium, ar to nodarbojamies no 2018. gada. Kopienas teātris jau parādījās Latvijā pirms mums atsevišķos iestudējumos vai atsevišķu mākslinieku darbībā, bet šī metode ir aktīva, populāra ārzemēs. Un mēs to saucam par kopienas teātri, tulkojumā no angļu valodas applied theatre, jeb community theatre. Mēs izvēlējāmies to saukt tieši par kopienas teātri, jo mūsu darbos mēs akcentējam atsevišķas cilvēku grupas, un to mēs varam darīt 2 veidos ar šīm metodēm. Vai nu svinēt kādu šīs kopienas iezīmi, vēsturisku notikumu, vērtību, vai arī aktualizēt kādas aktuālas lietas, varbūt kādas problēmas, kas ir izaicinošas šai kopienai vai kaut ko tam līdzīgu. Es gribētu vēl piebilst, ka vissvarīgākais kopienas teātra uzdevums ir dot balsi tām cilvēku grupām vai tiem cilvēkiem, kas ikdienā nav tik daudz sadzirdēti vai kuriem šī balss ir tikusi atņemta. Un dažas no kopienas teātra metodēm mēs izmantojam regulāri arī savos iestudējumos. Tas var būt vai nu vietai pielāgots iestudējums. Materiāls rodas uz vietas kādā kopienā, neierodoties ar jau uzrakstītu lugu, bet radot šo materiālu uz vietas darbībā. Tas var būt arī, piemēram, verbatim paņēmiens, kurā tiek izmantotas jau ierakstītas sarunas, stāsti, intervijas, un tad aktieri vai kopienas pārstāvi, kas kļūst par aktieriem šajos projektos, iemācās vārdu pa vārdam šos stāstus atkārtot. Un vēl virkni dažādu citu metožu, ko mēs pieminēsim un izskaidrosim šajos videoklipos. Šajā video es jums pastāstīšu par to, kādus vingrinājumus jūs varat izmantot gan iesākot taisīt kopienas teātra iestudējumu, gan saliedējot kopienu kādā kopienas saliedēšanas pasākumā, paudžu saliedēšanas vajadzībām, vai arī veidojot jebkādu teātra iestudējumu, šie vingrinājumi jums varēs palīdzēt savienot kopā cilvēkus, saliedēt viņus un atrast varbūt kādas interesantas nianses, kā tad tālāk virzīt jūsu iestudējumu veidošanu. Bet noteikti paši noderīgākie tie būs tieši tiem, kas vēlās veidot procesā jaunradītu iestudējumu, tātad bez jau eksistējoša lugas dramaturģiskā materiāla. Dramaturģisko materiālu radot no jauna, izaicinājumu ir daudz, process ir diezgan garš, sarežģīts, nemānīšos jums, bet noteikti ļoti interesants un aizraujošs, jo viņā piedalāmies mēs visi, ik viens, kas ir iesaistīts šīs izrādes veidošanā. Un, lai mēs iesāktu, teiksim, kādā no diasporām strādāt pie kopienas teātra iestudējuma veidošanas, mums ir tādas 2 ceļi, kurus mēs ejam, un tie var notikt arī paralēli, var notikt katrs atsevišķi. Vienā no video jūs iepazīsieties
ar manas kolēģis Ilgas Valodas Ābeles stāstu par to, kā veidot šo te saturisko materiālu, kā palīdzēt dramaturgam vai arī pašiem esot dramaturgiem vākt stāstus un intervijas no cilvēkiem vai cilvēku grupām. Bet šajā gadījumā mēs runāsim tieši par to, kā būvēt pašu iestudējumu, kā saliedēt kopienu, lai kopiena atverās, un kā tad galu galā arī savākt kādus interesantus stāstus vai pieredzes vai etīžu materiālu no lielāka cilvēku kopuma. Un, protams, ka jāsāk mums ir, kā jau katrs kārtīgs teātra mēģinājums, arī kopienas teātra veidošana ir jāsāk ar iesildīšanos, jeb ledus salaušanu, un te nu ir divi ceļi. Ja mēs esam kopā uzaicinājuši cilvēkus, kas viens otru īsti labi nepazīst, tad noteikti ir jāsāk ar iepazīšanos. Un iepazīšanās vingrinājumi ir daudz un plaši. Es jums šodien ieskicēšu vienu, bet mēs varam arī atrast daudzos materiālos ļoti dažādas spēles, caur kurām mēs varam iepazīt viens otru. Otrs ceļš, ja šī kopiena jau ir strādājuši ilgi kopā, viens otru pazīst, tad tieši iepazīšanās daļu mēs varam izlaist un pāriet jau pie nākamajām. Bet nu tad par to iepazīšanos. Ja mums ir pirmā diena, mēs visi esam satikušies, cerams daudzas dažādas paaudzes kopā, jauni, veci, gari, lieli, mazi, dažādās valodās runājoši, tas vēl jo interesantāk. Mēs varam sākt ar spēli, kur mēs iemācāmies viens otru vārdu. Un vienlaicīgi arī mazliet aktīvi pakustamies un padarbojamies. Un vienlaicīgi arī mazliet iemācāmies latviešu valodā vai nu brīvāk izteikties, vai nu atsvaidzinām savas latviešu valodas zināšanas. Un spēles nosaukums ir Kā tev iet? Nu, lūk, un kā jau mēs tomēr visi latvieši būdami, parasti vismaz Latvijā esot vienmēr uz jautājumu, kā tev iet, mēs visbiežāk atbildam ar frāzi, nu, normāli. Bet citos gadījumos cilvēki, kas ir ļoti priecīgi paši par sevi, saka, ka viņiem iet ļoti labi, nu, vai tiešām tā dzīvē nav varbūt tik labi gājis pēdējā laikā, nu, tad var teikt arī slikti. Nu, lūk, tātad mums ir jautājums un 3 iespējamās atbildes. Šajā gadījumā mēs jaunas atbildes neizdomāsim, bet jūs, protams, savā nodarbībā varat to visu mainīt un improvizēt, un šie jautājumi var atšķirties. Par pašu spēles norisi. Visi mēģinājuma dalībnieki, visi meistarklases dalībnieki sastājas aplī. Spēles vadītājs, pirmais cilvēks, dodās pie jebkura no aplī esošajiem cilvēkiem un nosaucot vārdu, tātad pirms tam jau mums ir jānosauc vienam otru vārds skaļi, lai mēs esam to vārdu kādreiz dzirdējuši, bet tagad spēlē mēs dodamies jau pie kāda cilvēka aplī un sakam, piemēram, labdien, Ilga, kā tev iet? Tajā brīdī šis cilvēks, cerams, ka viņu tik tiešām sauc Ilga, mums atbild ar vienu no 3 atbilžu variantiem. Tātad normāli, ļoti labi vai slikti. Ja cilvēks atbild, ka viņam iet normāli, tad 2 blakus esošie cilvēki šajā brīdī samainās ātri ar vietām. Un spēles vadītājam ir jāmēģina ieņemt kāda no tukšajām vietām. Savukārt, ja cilvēks, pie kā es esmu piegājusi, atbild ar atbildi ļoti labi, tajā brīdī samainās jau tie cilvēki, kas stāv vienu izlaižot. Nevis blakus esošie cilvēki, bet 2 nākamie cilvēki samainās ar vietām, un atkal šim jautātājam, šim vaicātājam ir jāpaspēj ieņemt kāda no abām tukšajām vietām. Trešajā gadījumā, ja spēles dalībnieks atbild ar atbildi, ka viņam iet slikti, tad visa kompānija, viss aplis samiksējās, samaisās, un atkal šis te vaicātājs cenšas nostāties kādā no vietām. Nu, un tad, kā jau šādās spēlēs, vienmēr kāds paliek ārpus aplīša, kāds paliek nepaspējis ieņemt savu vietu, un šajā gadījumā šis cilvēks kļūst par nākamo jautājumu uzdevēju. Nu, un nākamo vingrinājumu, ko es jums tūlīt izstāstīšu, to var izmantot gan gadījumā, kad cilvēki viens otru nepazīst, gan arī gadījumā, kad viens otru jau ļoti labi pazīst. Un abos gadījumos tas būs gana interesanti, un mēs uzzināsim ļoti daudz jauna.
Un man šis vingrinājums ir īpaši mīļš tādos brīžos, kad kopienas dalībnieki ir dažāda vecuma, dažādu tautību, iespējams viņiem ir kādas lietas, kas viņus šķeļ, un viņiem pašiem liekas, ka to vienojošo ir maz, tad caur šo spēli un vingrinājumu mēs varam uzzināt to, kas tad īstenībā mūs visus vieno. Un uzzināt kaut ko interesantu un varbūt pat mazliet personīgu viens par otru. Un spēle saucās Mainās vietām tie. Spēles darbība ir šāda. Atkal visi dalībnieki paņem krēslu, vai spilvenu, vai kādu citu sēžamo, bet katram savu vienu, un izveido apli. Pieņemsim apli no krēsliem. Vienam dalībniekam krēsla nav. Tas dalībnieks dodās apļa vidū un skaļi uzdod jautājumu. Sākumā tie jautājumi ir ļoti vienkārši, lai cilvēkus iesildītu, lai viņi nesabītos, lai viņi atraisītos un mazliet pakustētos. Īpaši, ja mēs šo spēli spēlējam ar maziem bērniem, tad tie jautājumi var arī saglabāt, teiksim, šo vienkāršo dabu. Ja mēs šo spēli spēlējam ar dažādām paaudzēm vai nolūkā šīs paaudzes saliedēt vai saliedēt kopienu vai uzzināt kaut ko interesantu, kas mums var tālāk noderēt atkal mūsu materiālā pētniecības, tad mēs šos jautājumus varam padziļināt līdz pat tai pakāpē, kad viņi jau var kļūt ļoti personīgi un ļoti nopietni. Bet tātad piemērs. Stāv cilvēks bez krēsla vidū, pārējie aplī sēdošie uz krēsliem. Jautājums, pieņemsim, mainās vietām tie, kam šodien mugurā ir kaut kas sarkanā krāsā. Piemēram, man ir sarkanā krāsā, man būtu jāceļās kājās un jāmainās ar citiem cilvēkiem, kam arī no aplī sēdošajiem ir kaut kas sarkans mugurā. Un tajā brīdī, līdzīgi kā jau manis minētajā iepriekšējā spēlē, arī šis cilvēks, kurš ir bez sava krēsla, bez savas vietas, cenšas ieņemt kādu no tukšajām vietām. Ja viņam tas izdodas, tad paliek atkal pāri kāds cits dalībnieks un turpina spēli. Ja dalībniekam neizdodas atrast tukšo brīvo vietu, tad viņš turpina uzdot jautājumus pats. Tad tālāk jau nākamais jautājums ir, teiksim, par to, kas mums patīk vai nepatīk. Teiksim, mainās vietām tie, kam patīk dzīvot Latvijā. Mainās vietām tie, kam nepatīk iet uz skolu. Mainās vietām tie, kas domā, ka ļoti labi zina latviešu valodu. Mainās vietām tie, kas ir piedzīvojuši bēgļu gaitas. Tātad jautājumi ļoti dažādi, intensitāte un tas, cik jūs dziļi ejat, atkarīgs no jums pašiem. Esam iesildījušies? Jā. Esam iesildījušies drusku. Protams, ka tos vingrinājumus iesildīšanās jūs varat gan meklēt internetā, gan paši no savas pieredzes, gan izdomāt jaunus, gan prasīt kolēģiem. Viņi var būt daudz un dikti. Bet, ejot tālāk jau dziļumā, mēs tagad ķertos klāt pie satura veidošanas. Lūk, un, piemēram, ja mēs ar Ilgu dodamies pie kādas kopienas, vienalga vai tas ir Latvijā vai pasaulē pirmo reizi, tad parasti šis ir viens no uzdevumiem, ar ko mēs sāktu, ieejot nepazīstamā kopienā, ieejot pie cilvēkiem, kas ir varbūt piederīgi kādai geogrāfiskai vai sociālai grupai, un šis vingrinājums mums palīdzētu izzināt to, kā tad viņi paši jūtās, vai viņi jūtās piederīgi šai grupai, vai gluži pretēji nē, vai viņi jūtās, ka šī grupa ir kopā dzīvo priecīgu un līksmu dzīvi, vai tur ir kādas varbūt mazliet problēma jautājumi, vai tur ir interesanta vēsture, vai gluži pretēji varbūt tieši šodien ir tā visaizraujošākā. Vingrinājums saucās Kopienas filma. Šo vingrinājumu mēs esam aizguvuši no mūsu kolēģiem un ekspertiem no Baltijas kopienas teātra skolas, un vingrinājums pats par sevi nāk pat no drāmas terapijas plauktiņiem, bet te mēs viņu esam pielāgojuši tādā veidā, lai tas strādātu tieši atklājot kopienas dažādas nianses. Un kopienas filmā mēs ik viens dalībnieks iejūtamies filmu režisora ādā. Tātad ir viens atkal vadītājs, tātad parasti tas ir vai nu režisors vai šis te meistarklases vadītājs, kurš šo spēli iesāk, šo vingrinājumu iesāk un uzdod visiem uzdevumu
Uzdevumu izpildēji mēs parasti paredzam atkarībā no tā, cik cilvēki ir jau atvērti vai sagatavoti. Tās var būt no 10-15 minūtēm līdz pat pusstundai, cik nu kurai grupai tas varētu būt vajadzīgs. To arī mēs varam fleksibli just, kā tad ies uz priekšu šī uzdevuma izpilde. Nu, lūk, un tagad es šo uzdevumu uzdošu Ilgai. Tātad, Ilga, iedomājies, ka tu esi filmas režisors, tev vispirms svarīgākais uzdevums ir izdomāt, par kādu kopienu tu šodien šo stāstu stāstīsi. Nu, jo mums katram, protams, mēs varam pieņemt, ka mēs esam viena kopiena, visi, kas šajā meistarklases telpā atrodas, bet varbūt, ka mums katram tomēr ir vēl kādas nianses. Tādēļ mēs pajautājam šo jautājumu katram cilvēkam klusībā pie sevis izdomāt, par kādu kopienu vai nu es stāstu savas kopienas stāstu, vai arī par kādu kopienu, kurai es gribētu piederēt, vai kādu citādi esmu agrāk piederējis, es runāšu. Nu, pieņemsim, tas var būt kāda diaspora konkrēti, tas var būt kādas pilsētas kopiena, tas var būt kāda ciemata kopiena, varbūt kopiena arī ir sociāla, pieņemsim koris vai deju kolektīvs. Nu, tad mēs tūlīt dzirdēsim arī, ko Ilga būs izdomājusi, kas būs viņas kopiena. Nākamais punkts savukārt, kas ir jāizdara, ir jāizdomā filmas žanrs. Nu, mēs visi zinām, ka mums ir, piemēram, šausmu filmas, trilleri, dažādas mūzikli, piedzīvojumu filmas, romantiskas filmas, komēdijas, drāmas, animācijas filmas un tā tālāk un tā joprojām. Bet šajā gadījumā mēs neizvēlamies dokumentālu filmu, tāpēc, ka mēs jau paši dzīvojam savas īstās dokumentālās dzīves, un, lai mēs justu to īsto sajūtu par kopienu, mums ir jānosaka žanrs. Tātad mums ir izdomāta kopiena, filmas žanrs, un, protams, katrai sevi cienošai filmai ir nepieciešams labs un sulīgs filmas nosaukums. Tas ir nākamais punkts. Un tālāk seko 3 ainas. Viena aina ir filmas sākums, ar ko sākās mūsu filma. Pirmais kadrs. Tas var būt ļoti vizuāls apraksts, tas var būt arī kāds teikums, ko saka kāds no filmas varoņiem. Nu, jūs esat režisori, jūsu izvēlē arī, kā tad filma sāksies. Nākamais punkts ir atrast kādu vidusdaļu filmai, kādu vidusainu, un atkal ļoti īsti to aprakstīt. Aprakstam nav jābūt garam, jums nav viņi jāsavieno. Tas ir tā kā tāds, ka mēs skatītos treileri. Ir viens kadrs, otrs kadrs, tā tad ir no filmas vidus, un trešais kadrs ir pašas filmas beigas. Atkal tas ir teikums, ko kāds pasaka, vai vizuāla ainiņa, vai aprakstiņš par to, kā tad šī filma noslēdzas. Kas ir svarīgi, ka pati filma var būt, viņas darbība var norisināties, kā jau atkal tas kino ir pierasts, 100 gadu ilgā laika posmā, vienas dienas ietvaros, gada ietvaros. Tad tas laika posms, kādu jūs to uzstādat, atkal ir atkarīgs no jums pašiem. Nu, lūk, un tagad es uzdodu šos uzdevumus Ilgai, un, lai jūs saprastu pēc piemēriem, pēc 20 minūtēm Ilga būs atpakaļ un stāstīs mums par savu kopienas filmu. Nu tā, Ilga, slavenā kino režisore, ir nākusi klajā ar filmu par savu kopienu. Vai tu lūdzu vari mums pastāstīt, kādu kopienu tu izvēlējies? Kas ir tava kopiena? Mana filma būs par Āgenskalnu. Tā kā es pārstāvu Āgenskalnu kopienu, tad es arī izvēlējos šo. Varbūt, ja kāds nezina, tālajās pasaules malās Āgenskalns ir tāda ļoti skaista un zaļa Rīgas apkaime, vislabākā Rīgas apkaime. Jā, filmas nosaukums ir televīzijas torņa atzimšana. Āgenskalnā atrodas televīzijas tornis, kas vairs nefunkcionē kā televīzijas tornis, bet tas ir viens no apkaimes simboliem, pamanāms no visām malām. Un kāds ir žanrs? Žanrs ir animācijas filma. Pirmā aina. Rītausma. Gaisma līst pāri pilsētas celtnēm, bruģim, tramvaja sliedēm un koka mājiņām. Bet tad sāk līt lietus. Vidējā aina. Slēpjoties no lietus, cilvēku grupiņi steidzas pa nometņu ielu un ieskrien pagalmā. Šis pagalms aizved cilvēkus uz televīzijas torņa pakāji. Viņi paskatās uz augšu un ierauga, kā tas raida dažādus gaismas starus visādos virzienos un līmeņos. Un noslēguma aina. Āgenskalna iela,
pa kuru ejošie cilvēki saņem torņa gaismu starus un tiek apspīdēti. Cilvēki ierauga torni pavisam jaunā gaismā, izrotātu un pievilcīgu. Torņa gaisma lēnām pārņem pilnīgi visu Āgenskalnu un izlaužas cauri lietus mākoņiem. Paldies! Skaists stāsts. Es to varu iedomāties kā animācijas filmu noteikti. Es pat arī varētu teikt tāds futūrisms mazliet tur parādās. Tāda nākotnes, kā tas saucās, tāds nākotnes redzējums filmā. Jo, nu lūk, tātad, kas tikko notika, jūs redzējāt to, ka Ilga mazliet ieskicēja pavisam īsi arī par to, kādēļ viņi par šo torni vēlās runāt, ka tas ir nozīmīgs apkaimes simbols. Tātad arī jebkurš no jums šo uzdevumu pildot, var drusku to tēmu ieskicēt. Bet es lūkšu neizplūst ļoti garos tajos stāstījumos, bet tieši šādi, kā jūs redzējāt, pāris teikumi, kādēļ mēs par to runājam. Un tad jau tālāk tas pēc Ilgas piemēra, kā mēs redzam šīs ainas, es, manuprāt, varēju ļoti spilgti iztēloties acu priekšā, kā šis notikums virzās. Un tie, kas mazliet zina par Āgenskalnu, zina to, ka tas nav nekas no pagātnes, tas nav nekas no šodienas, tas tiešām ir nākotnes. Tā ir filma par nākotni. Un pēc tā mēs varam spriest par to, ka Ilga, ja es tagad sāku to analizēt kā kopienas mediātors, ko man šis stāsts ir iedevis priekš mana tālākā darba, es redzu, ka Ilga ir kopienas pārstāvis, kas ļoti dziļi deg par to, lai viņa uzlabotu savu vidi sev apkārt, domā par simboliem un skatās ar tādu gaišu un ļoti praktisku skatu nākotnē ar domām, ko tad mēs varam darīt, lai savu kopienu uzlabotu. Tātad šis ir cilvēks, kas kaut kādā ziņā aktīvi piedalās un domā par kopienas dzīvi. Ja es Ilgu nepazītu, tas būtu tas, ko man pavēstītu šī viņas filma. Ja, teiksim, šie piemēri būtu varbūt bijuši daudz drūmāki, tad es redzētu, ka tur cilvēkam varbūt ir mazliet tāds distopisks skats par to, kāda būs nākotne. Bet to mēs arī redzam, ka šajā pēdējā aina iezīmē to katra cilvēka, katra individa skatu uz to nākotni. Un, ja mēs redzam, ka šī pēdējā aina ir varbūt noslēgusies jau dziļi tālā pagātnē, tad tas secinājums ir tāds, ka varbūt šis konkrētais cilvēks vairāk domā tieši par pagātnes notikumiem, nevis par šodienas reālijām. Ja tā aina noslēdzās šodien, šeit un tagad, tad mums ir atkal cits vēstījums. Ja tas ir skats uz nākotni, tas ir cits. Ja skats ir pozitīvs, atkal viens stāsts, ja negatīvs, atkal nākamais. Un tādā veidā mēs varam skatīties, kā mums šī darbība un dinamika attīstās. Ja mums, piemēram, ir 10 cilvēku grupa, mēs redzam dažādus stāstus, iespējams, šie stāsti kaut kādā brīdī būs vienādi. Mēs vienreiz šādu uzdevumu pildījām ar Ilgu Grobiņā, kas ir maza Latvijas pilsētiņa Kurzemē, un, kas bija ļoti interesanti, tur bija cilvēki gan 7-gadīgi, 8-gadīgi bērni, gan seniori, un ļoti daudzos stāstos, gandrīz pusē no stāstu parādījās ļoti spilgti tādi vēsturisku trilleru iezīmes ar tādu dziļu lepnumu par savu vēsturi. Es, piemēram, varu iedomāties, ja mēs šo stāstu diasporā stāstītu, šīs filmas veidot ar cilvēkiem, varbūt, kas atcerās vēl savu ierašanos diasporas mītni. Un es iztēlojos, ja, piemēram, šādu uzdevumu mēs uzdotu cilvēkiem, kas varbūt visi atcerās vēl savu vai savas ģimenes ierašanos diasporas mītnes zemē, tad varbūt šie stāsti būtu ļoti līdzīgi un arī ļoti tendēti uz tiem vēsturiskajiem notikumiem, kas, protams, dziļi personīgi ir ietekmējuši katru individu. Varbūt arī gluži pretēji. Varbūt mums ir kopiena, kurā neviens stāsts nav līdzīgs otram. Tur arī mums ir ļoti uzreiz interesants materiāls. Mēs redzam, ka varbūt mūsu uzdevums ir šajā kopienā atrast tos vienojošos elementus, un viņiem katram ir vairāk svarīgs individuālais stāsts, nevis visas sabiedrības, kas arī ir absolūti tā var tas būt, un katrā reizē tas ir citādi, tāpēc arī aizraujoši. Un vēl arī noteikti mums kā satura veidotājiem, kā mākslinieckajai komandai, šāda aktivitāte var palīdzēt iezīmēt kādas konkrētas vietas un vietzīmes, vēsturiski svarīgas vietas un individuāli svarīgas vietas. Ja mēs, piemēram, ierodamies strādāt ar kopienu, kuru mēs paši neesam piederīgi kurai, tad tas mums palīdz mūsu ikdienas darbā uzzināt, par kurām vietām mums jāpievērš uzmanība,
varbūt par kuriem cilvēkiem, kādiem īpaši interesantiem, īpaši svarīgiem mums ir jāuzzina vai jāaiziet pie viņiem ciemos, ja viņi vēl ir starp mums. Tā kā ļoti, ļoti dažādos aspektos šis vingrinājums var būt noderīgs satura veidošanā. Nu, un šis uzdevums, par ko es pastāstīšu tagad, ir paredzēts tam, lai mēs vēl mazliet vairāk iepazītu viens otru un iepazītu to kontekstu, kurā mēs visi kopā atrodamies. Un arī no šī uzdevuma informācija, ko mēs no tā gūstam, vienlaikus palīdz mums vienam vairāk otru iepazīt, saliedēt mūsu kopienu, mūsu sabiedrību, kā arī uzzināt materiālu, jau ko mēs tālāk varam izmantot iespējams izrādes veidošanā. Un uzdevums saucās laika līnija, jeb timeline angliski, kā tas ir vieglāk varbūt saprotami. Un uzdevuma pamatā vadītājs uz grīdas ir jau iepriekš sagatavojis 10 papīra lapas, izliktas visas grīdas garumā, jūs arī tūlīt redzēsiet piemēru, un uz katras no lapām ir uzrakstīta viena 10 gade. Mēs skatāmies 100 gadu griezumā, sākam ar šodienu, tātad šodien mēs dzīvojam 2020. Gados, un ejam atpakaļ 2010. gadi, 2000. gadi, 90., 80. un tā tālāk, kamēr mēs esam aptvēruši 100 gadu griezumu. Katrs papīrs reprezentē savu šo te 10 gadus punktu, un katram no mūsu dalībniekiem rokās ir 3 dažādu krāsu papīrīši. Šajā gadījumā tie papīrīši būs zils, zaļš un sarkans. Jūsu gadījumā tās, kas jums ir pieejams, galvenais, lai katram dalībniekam ir vienāds šis te papīrīšu skaits un vienādas krāsas. Jo tālāk jau uzdevumā mums būs jāpilda pirmā daļa individuāli un otrā daļa visiem kopā. Šajā brīdī mums ir uz grīdas izlikti 10 gažu punkti, 10 gadas šie te atskaites punkti, un mēs esam izdalījuši katram dalībniekam 3 dažādu krāsu papīrīšus. Tātad uz grīdas mums ir izvietota šī laika līnija, un katram dalībniekam ir izdalītas 3 dažādu krāsu lapiņas. Uzdevums ir jāpilda individuāli, un uzdevumu izpildē var dot arī apmēram, cik ir katrai grupai nepieciešams, bet es teiktu, kādas 10 minūtes būs pilnīgi gana. Un uzdevums ir šāds. Uz zilās lapiņas katrs cilvēks uzraksta kādu notikumu, kas viņuprāt lokāli ir izmainījis dzīvi, vai nu šajā kopienā, par ko mēs tagad te visi kopā runājam, vai arī viņa vietā, kur viņš dzīvo. Teiksim, man kā rīdziniecei, es varētu ņemt vai nu visas Rīgas kontekstu, vai mazliet sīkāk savu Āgenskalna apkaimes kontekstu. Un es, kā piemēru, izvēlēšos Āgenskalna apkaimi, un man liekas, ka Āgenskalnā ļoti būtiski dzīvi izmainīja 100 gadu laikā. Es varētu izvēlēties starp 2. Es tagad jums mazliet to savu domu procesu pasniedzu. Tātad man izvēle varētu krist vai nu pa labu mirklim, kad Āgenskalnā ievācās latviešu inteliģences pārstāvji un mākslinieki uz dzīvi. Tas būtu, teiksim, šī te gadsimta nogriežņa kontekstā. Mēs runātu par 20. gadsimta sākumu. 20. gadsimta, piemēram, 20. gadiem, vai es varētu runāt ļoti personīgi, kā Āgenskalnā šo dzīvi izmainīja Rīgas pašvaldības vēlme aizslēgt Āgenskalna tirgu, kas savukārt izsauc ļoti lielu kopienas šūmēšanos, kas noved pie lielas kopienas saliedētības un pie Āgenskalna tādas sabiedriskās dzīves un kultūras dzīves izmaiņām. Un tagad es savā galvā izsveru, kurš man ir svarīgāks, un man personīgi svarīgāks laikam ir Āgenskalna tirgus jautājums, tāpēc es uz savas zilās lapiņas uzrakstu pie 2016. 17. gada pašvaldības vēlme aizslēgt Āgenskalna tirgu. Vēl tas arī varētu būt mirklis, ka šis tirgus tika atjaunots. Piemēram, tad man personīgi ir jāizdara izvēle, bet tai ir jābūt vienai izvēlei. Viņas var būt grūtas, man bija jāpadomā, jāpaštuko, bet es izvēlos par labu vienai izvēlei, kas kaut kā visvairāk, manuprāt, ir veikusi pārmaiņu mirkli. Un pārmaiņas, kā mēs zinām, var būt pozitīvas, negatīvas, bet tās vienmēr izsauc kaut kādu jaunu strāvojumu veidošanos. Un 3. lapiņa ir sarkanā. Un uz sarkanās lapiņas mums ir jāizvēlās notikums, kas mūsu personīgo dzīvi ir izmainījis kaut kādā ļoti būtiskā, iespējams vislielākajā veidā. Un tas var būt katram, protams, ļoti individuāli. Citam tas, ja mēs atkal runājam par diasporu, varbūt ir mirklis, kad jūs pārcēlāties uz dzīvi jūsu mītnes zemē. Citam tas varbūt ir brīdis, kad
jūs uzsākāt mācības latviešu skolā, citam tas varbūt ir brīdis, kad jūs apprecējāties, vai jums piedzima bērns. Tātad ļoti individuāli jums pašam personīgais pārmaiņu punkts ir sarkanā lapiņa, un manā gadījumā personīgais pārmaiņu punkts būs brīdis, kad es izvēlējos studēt kultūras menedžmentu kā profesiju, jo pirms tam es biju citās profesijas gaitās sākusi virzīties, bet šis brīdis izmainīja manu dzīvi, manu karjeru, manu draugu loku, manus izvēles tālāk arī personīgajā privātajā dzīvē. Tādēļ šo es atzīmētu, un tas man ietu pie 2000. Gadu posma, brīdis, kad es izvēlējos savu izglītības ceļu. Bet jums katram tas, protams, ir pilnīgi individuāls. Un tagad mēs šo te manis minēto uzdevumu redzēsim arī piemērā, kā to izpildīs jaunieši šeit Āgenskalnā. Caur šo uzdevumu, kā jūs redzat, mēs redzam gan to, kā laika līnijā izdalās šie notikumi, kur varbūt, ja mēs runājam par globāliem, tad šīs atšķirības ir lielākas, jo mēs tuvojamies tuvāk personīgajiem, jo laika līnijas sarūk, kā arī mēs redzam, kā varbūt paudžu atšķirības šeit izpaužās, kuri notikumi ir vairāk svarīgi vienas paudzes cilvēkiem, kuri citas paudzes. Atkal par lokālajiem notikumiem runājot, mēs redzam, kur varbūt kāds ir uzsvars, ko jaunāks paudzes cilvēki ir uzsvēruši, viņiem būtisku, ko vecāks paudzes cilvēki ir uzsvēruši. Varbūt tas visiem ir kaut kas ļoti viens un ļoti spēcīgs. Tas nozīmē, ka šis notikums ir ļoti, ļoti svarīgs visas kopienas kontekstā. Un atkal varbūt, ka tie notikumi ir ļoti, ļoti dažādi. Un par personīgo pieredzi runājot, protams, atkal, ja mēs runājam par kolektīvo vēsturi, ir varbūt notikumi, kas katram ir bijuši personīgi, bet te pašā laikā ir ietekmējuši pilnīgi visu sabiedrību, vai sabiedrības kaut kāda procesa rezultātā mums ir noticis šis personīgais notikums, bet tas, protams, arī var būt dziļi individuāli un katram kaut kas cits. Un šeit tad mēs varam tos stāstus kombinēt, runāt tālāk, un uzdevuma nākamā daļa, ko jūs redzējāt, kuras palūdzu jauniešiem tātad izskatīt visus šos notikumus cauri un izvēlēties kādu konkrētu no cita cilvēka rakstītajiem notikumiem, kas viņu personīgi ir uzrunājis un kas viņam ir licies vai nu interesants, vai savāds, vai ļoti tuvs, vai gluži pretēji ļoti nesaprotams. Un tad tālāk jau mēs caur šo izvēli varam reflektēt par to visu, un katrs mūsu mākslinieckās komandas dalībnieks, vai režisors, vai dramaturgs, vai kopienas mediātors šajā brīdī pierakstot, atzīmējot vai ierakstot audio ierakstā, šīs atziņas var tālāk jau kaut kā to materiālu pielāgot pašas izrādes tapšanai. Lai jums veicās ar uzdevumu izpildi!